kā karš tuvajos austrumos starp Irānu, ASV, Izrēlu un faktiski arī gandrīz visām citām tā reģiona valstīm ietekmēs Latviju. Ja tas karš būtu izbeidzies ātrāk, tad ietekme nebūtu bijusi tik liela, bet tas galvenais ietekmējošais faktors ir naftas cenu kāpums. Gana drīz, manuprāt, to varēs sajust arī Latvijā pie degvielas uzpildes stācijām. Un tas jau nav vienīgais. Papildu punkts ir tāds, ka degvielas cenu kāpuma tiek atceltas, cik es esmu dzirdējis, sankcijas Krievijai, uz kādu laiku. Tā kā Krievija dabūja naftas eksporta sankciju brīvdienas. Un, tas, protams, stiprinās Krieviju. Un augstākas naftas cenas stiprina Krieviju arī neatkarīgi no kaut kādām sankciju brīvdienām, jo viņi var savu naftu pārdot tad pa augstāku cenu Indijai un Ķīnai, un kur viņi vēl tur pārdot. Ja, un vienkārši lielāki ieņēmumi nozīmē vairāk naudas priekš Krievijas, lai viņi varētu savu karu turpināt. Viss tā nelaime ir, ka kaut kur 20% no pasaules naftas iet caur to Hormuz jūras šaurumu. Es nemācēšu pateikt, cik precīzi Latvija no turienes ņem, bet, ja tie, kas no turienes ņem, vairs nedabūna to naftu, jo tie kuģi vienkārši baidas braukt tur caur to jūras šaurumu, starp tiem Arābu Emirātiem un Irānu. Tad, protams, tie, kuri no turienes naftu ņems no kādas citas vietas, no kuras tendencios tad mēs ņēmām, un visur pasaulē naftas cenas paliks dārgāks. Tagad vēl pastāv cerība, ka viss tas konflikts nomierināsies. Ja viņš drīz nomierināsies, tad sekas Latvijai nebūs tik lielas. Un ja tie naftas kuģi drīz varēs tikt cauri, tad nebūs tik traki. Bet Irāna tur jau ik pa laikam sašauj dažādus kuģus, kuri tur braukā caur to šaurumu, vai kuri mēģina braukāt, un ja mēs paskatāmies uz to kuģu kustības karti, tad mēs redzam, ka tur gan pa kreisi, gan pa labi no tā jūras šauruma viņi knosās un gaida diezgan lielā daudzumā. Jā, tur ir dīkstāve, tie ir ekonomiskie zaudējumi naftas pārvadātājiem, kurus viņi tad, protams, pados arī tālāk priekš saviem klientiem. Papildus tam tā lieta ir tāda, ka pagaidām vēl tās Arābu valstis, kas ir uz dienvidiem no tā jūras līča, vēl var turpinam uz ar pilnu klapi gandrīz naftas ražošanu, jo viņiem vēl ir tādi tā kā rezervuāri, kur viņi var lielās cisternas, kur viņi vēl var ielaist. Bet kapacitāte viņiem nav tik šausmīgi daudz. Un drīz viņi sāks beigties, un tad vienkārši naftas ražošana apstāsies. Tur nāk arī sašķidrinātā gāze caur turieni, un tur nāk arī visādi ķīmijas produkti, kas ir vajadzīgi mēslojumiem un tā tālāk. Sašķidrinātā gāze ir kaut kas tāds, ko mēs arī ņēmām. Mēs tagad no Krievijas gāzes, man liekas, jau esam tā kā atteikušies. Mēs ņemam sašķidrināto, ja tā ir cena kāps, jā, tad būs arī pa gāzi vairāk jāmaksā. Un, faktiski, gandrīz visās ekonomikas jomās ir iesaistīta nafta vai naftas produkti. Un arī, gāze varbūt netik daudzās, bet ir to visu produktu iesaiste diezgan liela. Un tas reāli nozīmēs to, ka viss kaut kas paliks dārgāks. Paliks veikalos produkti dārgāk, jo smagajām mašīnām, kas vedīs produktus uz veikaliem, protams, lielāka izdevuma benzīniem. Protams, pie benzīna tanka būs vairāk jāmaksā
visādi apģērbi, viss kaut kas tāds var palikt dārgāks. Irāna var vēl sarunāt ar tiem Jemenas tur nemierniekiem, lai viņi sāk vēl sarkano jūru šaut vairāk ar raķetēm un visādiem droniem. Un tad vēl vispār daudz kas paliks dārgāks, kas nāk no Āzijas ar konteineru kuģiem. Un jau tā līdz šim bija izjūtama diezgan būtiska dzīves dārdzība, kāpšana. Viņi sasniegs vēl jaunu līmeni. Tas būs slikti priekš mums. Un dārgākas, lielākas naftas cenas, es domāju arī, protams, nāks par sliktu Ukrainai, jo ja mums viss dārgāks paliks, tad ne tikai Latvijai, arī citām Eiropas valstīm, tad būs mazāk nauda Ukrainas atbalstam. Ukraiņiem pašiem, protams, arī viss dārgāks paliks, jo viņi jau naftu arī importē. Un tad, protams, paaugstinās risks, ka Ukraina var arī tomēr tikt vaināta. Varbūt zaudēt. Tas ir tāds negaidīts scenārijs. Domāju, tik traki jau nebūs, bet tā varbūtība, ka Ukraina zaudē, kaut arī viņa neliela, viņa ir kļuvusi caur šo konfliktu nedaudz lielāka. Jo no otras puses Krievija tieši tiek stiprināti, jo viņi no augstākām naftas cenām tikai un vienīgi iegūst. Un attiecīgi, ja tas konflikts turpināsies, un ja tie kuģi netiks caur tam jūras šaurumam brīvi, tad ir jāatzīst, ka Latvijai nāk grūti laiki virsū. Tiešām grūti laiki. Protams, ja mēs uz korupcijas projektiem piebremzētu, par kuriem tieši vietnē Twitter var lasīt šausmīgi daudz, tur jau Rail Balticā bija korupcija, klasiskās iepirkuma manipulācija, korupcijas un tā tālāk, tad varbūt nebūs Latvijā tik smagi, bet mūsu korupcijas lordiem apetīti ir vienmēr ļoti liela bijusi, un ja viss paliks dārgāks, man liekas, apetīti viņiem varētu pat lielāka palikt. Tā kā es, protams, nevaru paredzēt precīzi, kā nākotnē attīstīsies. Bet es varu tomēr godīgi pateikt, ka tā iespējamība, ka Latvijai nākotnē klāsies štruntīgāk tieši no ekonomiskās skatu punktu, ir diezgan augsta. Ja tur drīzumā nebūs izlīgums, un tā kara darbība nebeigsies. Un, nevar zināt, kā būs. Jo Trumps jau teica, ka, ja tur mīnas izlaidīšot tai jūras šaurumā, tā ka kuģi nevar tikt cauri, tā Irāna, tad viņš riktīgi sāks uzdarboties, un tad Irāna redzēs tādas briesmas, kā vēl neviens nav redzējis. Gaidīsim, skatīsimies, kas notiks. Paldies, ka skatījāties!